Labdien! Es uzskatu, ka cilvēkam noteikti ir jābūt kādam sapnim. Tam sapnim jābūt tādēļ, lai viņš varētu viņus realizēt, lai būtu uz ko tiekties. Nu, piemēram, viens no maniem sapņiem bija dejot Gatves dejas solo. Un es šo sapni, ticiet vai ne, realizēju. 15. decembrī es būšu klases audzinātāja. Klase Epsilons. Manā klasē varēs apgūt tādas zinības kā ķīniešu valoda, dabas zinības. Par ķīniešu valodu man nav ko daudz teikt, un par dabas zinībām varbūt mazliet vairāk nekā par ķīniešu valodu, bet arī nevisai daudz. Bet par audzināšanas tēmu es varu stundām runāt. Mēs kopā mācīsimies kārtīgi un skaisti un radoši organizēt pasākumus, svinēt svētkus un galu beigās tie cilvēki, kas prot svinēt svētkus, tie tak prot arī strādāt. Es labprāt dalīšos ar jums savās zināšanās, atbildēšu varbūt uz kādiem jautājumiem, došu iedrošinājumus un uzklausīšu arī jūsu domas. Jo, kā profesors Danelāns teica, dzīvē ir jāmūk no garlaicīgiem cilvēkiem. Un garlaicīgie cilvēki ir tādi cilvēki, kuri neprot kārtīgi un skaisti atpūsties. Nu, tad mācīsimies ne tikai mācīties un strādāt, bet arī skaisti atpūsties. Tiekamies 15. decembrī klasē Epsilons. Jūsu klases audzinātāja Baiba Sipaniece Gavare.